Un mums arī ir pievienojies Tots Mors no Kalifornijas. Cilvēks, kurš deg par misionālu domāšanu, cilvēks, kura dzīve ir par un ap misiju, un cilvēks, kurš ir pēdējos daudzus gadus bijis tas, kurš ekipē draudzes ar misionālu domāšanu. Pirms es došu vārdu Todam, es aizlūgšu, lai Dievs svētī šo mūsu sapulci. Debes Tēvs, paldies Tev par Tavu žēlastību, paldies Tev par Tavu mīlestību un paldies, ka mēs šādā veidā varam sanākt kopā. Svētais Gars, es lūdzu nāc un veido, maini mūsu domāšanu, Dievs. Es lūdzu, ka katrs no mums var ieraudzīt to mūsu unikālo vietu Tavā valstībā. Un es lūdzu, Dievs, ka ik viens no mums var ieraudzīt, ka Tu mūs esi radījis ar ietekmi mainīt, ar ietekmi aizsniegt un ar ietekmi kalpot. Svētais Gars nāc un kalpo mums un pārliecini Tu mūs un dod Tu mums labo gribu un izdošanos. Mainīt tās vietas, kur mēs esam. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Hey, Todd. Hello. Hello. Good to be with you. Can you hear me okay? So, okay. Are we good? Yes, we are good. Good with the technology? Yes. Yeah. Okay. Are you translating everything, Martins? Yes, I will translate it. We'll try to translate. If no, Matis will do that. Okay. Okay. Well, I would love to be able to see everyone's faces, if possible. Būtu labi, ja es redzētu jūsu sejas un kameras, ja tas ir iespējams. So if everyone can turn on your camera. Jūs droši varat ieslēgt kameras. You can see everyone's smiling faces. Un lai es varētu redzēt visu smaidošās sejas. Paldies. And it's a bonus. It's a bonus if you can have a baby. You can be holding a baby in your video. Tas ir bonus, kad var arī paņemt līdzi bērnu video. Yeah, so Matisse gets bonus points. Matīsam ir bonus punkti. Thank you. The other one is sleeping. And there are... Good. Good. So no more cameras, okay. Vairāk neviens kameras neslēgs iekšā. Hello. There we go. Smiling faces. That's what we need. Vēl vairāk smaidīgas sejas. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. More smiling faces. Vairāk smaidīgas sejas. Okay. Good. Well, Martin's asked me to speak about thinking and living like a missionary. Jā, Mārtiņš mani palūdza runāt par domāšanu un par dzīvošanu kā misionāram. So I hope this will be helpful for you, your small group, your church. Es ļoti ceru, ka tas būs par svētību jums, jūsu draudzei un jūsu ģimenei un jūsu kopienai. Because it's very important as we seek to live our lives faithfully and in the way Jesus has called us to live. Jo tas ir ļoti svarīgi, kad mēs dzīvojam tā, kā Jēzus mūs ir aicinājis dzīvot. Okay. But I work with many churches around the world. Es strādāju ar daudz draudzēm apkārt visai pasaulē. All around Europe. Visapkārt arī Eiropā. Some countries in South America, Africa. Amerikā, Āfrikā. Some parts of Asia. Kaut kur Āzijā.
And it's interesting that this theme is a struggle all around the world. Un interesanti, ka tieši šī tēma ir izaicinājums visur apkārt pasaulē. Every church I speak to, Katra draudze, ar kuru es runāju, all around the world. visur apkārt pasaulē ir šī problēma. Younger churches, older churches, newer churches, older churches. Jaunas draudzes, vecas draudzes, lielas draudzes, mazas draudzes. So part of the question is why is it such a struggle? Un daļa no jautājuma ir, kāpēc tas ir tik sarežģīti? Tieši šī tēma, kāpēc tā ir tik sarežģīta? Why do so many Christians struggle with this? Why do so many churches struggle with living life outside the church? Kāpēc tik daudz draudzes, kāpēc tik daudz kristiešu cīnās par šo dzīvošanu ārpus draudzes? Most of the churches I work with are pretty good at gathering people inside the church. Ļoti daudz draudzes, ar kurām es strādāju, ir ļoti labas, lai aicinātu cilvēkus iekš draudzes un apkopotu cilvēkus iekš draudzes. And they do pretty well at teaching the Bible and encouraging people inside the church. Un diezgan labi sanāk mācīt Bībeli un baudīt sadraudzību iekš draudzes. But they really struggle when you begin to talk about influencing lost people outside the church. Bet tas lielākais izaicinājums ir aizsniegt cilvēkus ārpus draudzes. But that's interesting because there's nothing that's more central to the Bible and more central to the story of God than that. Bet nekas nav centrālāks Dieva stāstā par to, ka aizsniegt cilvēkus ārpus draudzes sienām. So when we think about the story of God and the story of the Bible, Kad mēs domājam par Dieva stāstu un Bībeles stāstu, it's a missionary story. It's a missional story. tas ir misionāru stāsts, misionāls stāsts. From the beginning, No all the way paša through. sākuma. It's the story of God and Jesus and the church pursuing lost people. Tas ir par to, ka Dievs, Jēzus un draudze, ka viņi meklē pazudušos cilvēkus. Okay, we wouldn't be here today if it wasn't for that story. Mēs nebūtu šodien šeit, ja tas stāsts nebūtu par glābšanu. You and I are here on this call today because followers of Jesus were faithful to his mission. Tu un es, mēs esam šajā zvanā tāpēc, ka kādi Kristus sekotāji bija uzticami misijai. Okay, so I'm hoping today will help you think about how to better establish this foundation in the hearts and the minds of your people. Es ceru, ka šis zvans arī palīdzēs mums vēl vairāk nostiprināt mūsu sirdīs un prātos šo misionālo domāšanu. Okay, and if we had more time, I could get into more details, but I'm going to talk about some big picture ideas. Ja mums būs vairāk laiks, es parunāšu arī par kādām detaļām, bet es šodien gribu parunāt par lielo bildi. And then I want to give you some practical examples. Un es gribu iedot kādus praktiskus piemērus. And then I want to give you a chance to ask some practical questions. Un tad es vēlos jums iedot laiku uzdot kādus praktiskus jautājumus. Okay, so again, this big picture idea that God is a missionary God. Tātad mums ir lielā ideja, ka Dievs ir misionāls Dievs, ka viņš ir par misiju. We see him pursuing people and pursuing Israel throughout the Old Testament. Mēs redzam, ka viņš meklē cilvēkus, ka viņš meklē Izraēlu vecajā derībā. Okay, so we could say it's rooted in God's character. Mēs varam redzēt, ka tas ir tā kā iesakņojies Dieva raksturā. This idea of pursuing people to redeem them. Šī ideja meklēt cilvēkus, lai glābtu viņus. Okay, and then we get to the New Testament. Un tad mēs nonākam pie jaunās derības. And Jesus comes into the story. Un parādās Jēzus šajā stāstā. And it's just a continuation of this theme. Un tā ir šī tēmas turpināšana. Okay, Jesus taught this and modeled this in many different ways. Jēzus par to runā un rāda to daudz dažādos veidos.
Okay. Do you remember when he first called the disciples to follow him in Luke 5? Vai jūs atceraties, kad viņš aicina pirmo reizi mācekļus Lukas evaņģēlī 5. nodaļā? Okay. From the very beginning, he gives his disciples a clear vision for mission. No paša sākuma viņš iedod mācekļiem skaidru vīziju par misiju. Okay. Luke 5:10. Lukas evaņģēlijas 5. nodaļa 10. pāns. He says, this is what we're going to do. Viņš saka, šīs ir tas, ko mēs tagad darīsim. This is the main purpose of following me. Viņš saka, šeit ir galvenais piepildījums tam, kāpēc jūs sekojat man. He says we're going to live together in this community. Viņš saka, mēs dzīvosim kopā šajā kopienā. Okay. And then he says we're going to go fish. We're going to go fish for men. Un tad viņš saka, mēs iesim makšķerēt cilvēkus. But then Jesus says it in different ways many other times. Un tad Jēzus runā arī daudz savādākos veidos par to. In John 20, he says, just as the Father has sent me, I'm sending you on a mission. Jāņa evaņģēlijā viņš saka, tāpat tā kā Tēvs ir sūtījis mani, es sūtu jūs. Okay. At the end of his ministry in Matthew, Savas kalpošanas beigās Mateja evaņģēlijā Jesus says, I want you to go. Jēzus saka, es gribu, lai jūs ejat. Just reminding you, I want you to go on my mission. Es gribu atgādināt, lai jūs ejat manā misijā. To make more disciples. Ejiet un dariet par mācekļiem. To establish more followers. Lai iegūtu vairāk sekotājus. Okay, so all of these things are missionary statements. Un visi šie ir tādi misijas paziņojumi. We're going to fish for men. Mēs iesim un zvejosim cilvēkus. We're going to go and make disciples. Mēs iesim un darīsim par mācekļiem. I'm sending you on my mission. Es sūtu jūs savā misijā. You remember what he said at the beginning of Acts as he was leaving his disciples. Jūs atceraties, ko viņš saka apustuļu darbu sākumā, kad viņš atstāja savus mācekļus? Says you will be my witnesses. Viņš teica, jūs būsiet mani liecinieki. It's another word for missionary. Tas ir vēl viens vārds misionāram. So he says, I want you to go and be my missionaries in Acts. Viņš teica, es gribu, lai jūs ejat un esat mani misionāri. Okay. Luke 15 is another big example. Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa ir vēl viens piemērs. Where he talks about searching for lost things. Kur viņš runā par pazudušu lietu meklēšanu. A lost sheep, a lost son, and a lost coin. Par pazudušu avi, par pazudušu dēlu un par pazudušu naudu. Again, it's missionary work. Tas ir atkal misijas darbs. Okay, is the work of searching, seeking, pursuing lost people. Tas ir darbs meklēt pazudušus cilvēkus. Okay, so with this being so clear and so central to Jesus' teaching and his example. Un ar visu to, ka tas viss ir tik vienkārši un centrāli Jēzus mācībā. Again, it's still a big struggle in every church. Un atkal, tas ir liels izaicinājums jebkurā draudzē. But I think a big part of the reason from my experience is that most churches don't help their people see that this is rooted in their identity. Un tas, ko mana pieredze rāda, ka daudz draudzes nenokomunicē ar saviem cilvēkiem to, ka tā ir daļa no kristiešu identitātes. I don't want you to think about missionary activity. I want you to think about missionary identity. Es negribu, lai jūs domājat par misionālu aktivitāti, bet par misionālu identitāti. Your activity follows from your identity. Tavai aktivitātei ir jāseko no tavas identitātes. What do you believe about God and what you believe about yourself determines how you live your daily life. Tas, ko tu
uzskati savā identitātē par sevi, tas noteiks tavu ikdienas dzīvi. If you're a Christian and you believe your identity is to be a churchgoer, a church attender, Ja tu that's esi what you will kristietis, that's what you will do. ja tu esi kristietis un tu domā, ka tava identitāte ir vienkārši apmeklēt draudzi, tu to arī darīsi. You'll be faithful at going to the church and helping at the church. Tu būsi uzticams apmeklēt draudzi un palīdzēt draudzē. Because you understand that as your identity. Tāpēc, ka tu saproti, ka tā ir tava identitāte. But if you understand your identity is as a missionary and as a sent one, Bet, ja tu saproti, ka tava identitāte ir tā, ka tu esi misionārs un ka tu esi sūtīts as a witness, kā liecinieks, as an ambassador, kā vēstnieks, as a disciple maker, kā mācekļu veidotājs, you will approach each day of your life differently. tad tu tam veltīsi savu ikdienas dzīvi. It will affect how you go to work. Tas ietekmēs to, kā tu ej uz darbu. It will affect how you live in your neighborhood. Tas ietekmēs to, kā tu dzīvo savā rajonā ar saviem kaimiņiem. It will affect how you interact with people around the city. Tas ietekmēs to, kā tu pavadi laiku ar cilvēkiem, kas arī ir grēkā. When you're dropping your kids off at school, Tas ietekmēs arī to, kā tu izlaid bērnus savā skolā, viņu skolā. you'll begin to see the school as a mission field, Tu skolu sāksi redzēt kā misijas lauku, and you will understand that your family is sent there on a mission. un tad tu sapratīsi, ka tava ģimene uz šo skolu ir sūtīta misijā. So it will affect how your kids go to school. Tas ietekmēs arī to, kā tavi bērni iet uz skolu. It will affect how you recreate, how you play. Tas ietekmēs to, kā tu ikdienā spēlē. Maybe you like to go to the park or to the outdoors with your family. Varbūt tev patīk ikdienā iet uz parku vai ārpusē mājām kaut kur. Well, when you go to the park with your family, there are many lost people around. Kad tu ej uz parku, tad tur ir daudz neglābti cilvēki, pazuduši cilvēki. And so you'll begin to think and pray about the people at the park. Tad tu sāksi domāt par šiem cilvēkiem un lūgt par šiem cilvēkiem parkā. How does God want us to bring influence here to the park? Kā Dievs grib, ka mēs nesam ietekmi šajā parkā? How does God want us to bring influence to our neighborhood? Kā Dievs grib, ka mēs nesam ietekmi savā rajonā? Because we already said we are sent there. We are witnesses there. Jo mēs esam sūtīti, mēs esam liecinieki tur. How does God want me to bring influence to my job, to my workplace? Kā Dievs grib, kad es nesu ietekmi savā darbā? Okay, so do you see how important this idea of identity and a missionary identity is? Vai tu redzi, cik svarīgi ir šī misionālā identitāte? Again, I work with many churches, so I know this is true. Un es strādāju ar ļoti daudz draudzēm, un es zinu, ka šī ir patiesība. Unfortunately, this is lacking in the lives of many Christians in many churches. Un šis trūkst ļoti daudz kristiešos un draudzēs. They're lacking this missionary identity. Trūkst šie misionālā identitāte. And behind that missionary identity is what I call a missionary or a missional heart. Un aiz šīs misionālās identitātes ir tas, ko es saucu par misionālu sirdi. Okay. Again, we know from the Bible God has a very big heart for lost people. Mēs zinām no Bībeles, ka Dievam ir ļoti liela un plaša sirds par pazudušiem cilvēkiem. John 3:16. Jāņa 3:16. Famous verse. Populāra rakstvieta. It's describing God's big heart. Tas parāda Dieva lielo sirdi, plašo sirdi.
It says God loved the world so much Jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, that he sent his son. ka viņš deva savu dēlu. Okay, that is a missionary verse Tā ir misionāla raksturvieta, describing God's missionary heart, kas apraksta Dieva misionālo sirdi, which motivated him to send his missionary son. kas motivēja sūtīt viņa misionālo dēlu. Okay. So as you think about yourself, as you think about your church, Kad tu domā par sevi vai par savu draudzi, the question becomes how can we establish more of this in our people? jautājums ir, kā mēs to varam nostiprināt mūsu cilvēkos? How can we become more faithful missionary people Kā mēs varam kļūt vēl uzticamāki misionāli cilvēki, which will help us become a more fruitful missionary church? kas mums ļautu kļūt vēl auglīgākiem kā misionālai draudzei? Okay. The first thing you're going to need to do is teach and talk, discuss these things more often. Pirmais, kas jums ir jādara, jums ir pēc iespējas vairāk jāstāsta un jārunā par šīm lietām. Teach and talk about these examples that I've given you. Māciet un runājiet par šiem iemesliem, kurus es jums, ar šiem piemēriem, kurus es jums iedevu. Okay, Luke 5, Luke 7, Luke 15, Luke 19. Lūkas 5, Lūkas 6, Lūkas 19, Okay, Acts 1, Acts 2, Apustuļu darbos, 1. nodaļa, 2. nodaļa, John 20, Jāņa 12, 2 Corinthians 5. 20, 2. korintiešiem 5. Okay, all of these missionary, all of this missionary teaching, Visas šīs misionālās mācības, teach it often, māciet tās biežāk, discuss it often, diskutējiet par tām and really, really pray for this often. un lūdzat par to bieži. If you want to see the hearts of your people become missionary hearts, it's something you must pray for them. Ja jūs gribat, ka jūsu draugi cilvēki kļūst par sirdis, kļūst par misionālām sirdīm, jums par to ir jālūdz. So praying it for them, praying it with them. Lūdziet par viņiem un lūdziet ar viņiem. When you pray every Sunday as a congregation, Lūdziet katru svētdienu kā draudze. every Sunday, ask God, give us more of a missionary heart. Katru svētdienu lūdziet draudzē, Dievs dod mums vēl plašāk šo misionālo sirdi. When you meet in your small groups, Kad jūs satiekaties savās mazajās grupās, pray for this. lūdziet par to. God, give us missionary hearts. Dievs dod mums misionālas sirdis. Show us how to be faithful missionaries in our neighborhood. Parāda, kā mēs varam būt uzticami misionāri savos rajonos. Show us how to do it when we go to work. Kā mēs to varam darīt, kad mēs ejam uz darbu? Show us how to do it when we go to school, Kā mēs to varam darīt, kad mēs ejam uz skolu? when we go to the park, Vai mēs ejam uz parku? when we go shopping. Vai mēs ejam iepirkties? God, show us how to love and serve and influence the lost people around us. Dievs parāda mums, kā mēs varam mīlēt un ietekmēt pazudušos cilvēkus, kas ir mums apkārt. Okay. So you've got to teach about it often. You got to pray for it a lot. Tev par to ir bieži jāmāca un par to ir bieži jālūdz. You've got to model it. Tev tas ir jāmodelē. Okay. When Jesus gave these ideas to the disciples, they had no idea what he was talking about. Kad Jēzus deva šīs idejas mācekļiem, viņiem nebija ne nojausmas, par ko viņš runā. Okay. Luke 5:10, he says, we're going to go fish for men. Lūkas 5:10 viņš saka, mēs iesim un zvejosim cilvēkus. His disciples had no idea what he meant. Viņu mācekļiem nebija idejas, ko tas nozīmē. They had never seen this before.
They had never done this before. Viņi to nebija redzējuši pirms tam, un viņi to nebija darījuši pirms tam. This is actually true for most of the people in your churches. Un īstenībā tā ir patiesība arī par lielāko daļu cilvēkiem mūsu draudzēs. So even if you teach about it very well, Pat ja mēs par to ļoti labi mācam, they still won't really understand ne visi to ļoti labi saprot. until Līdz you model it. kamēr tu to uzmodelē. You show them what it looks like. Tu parādi viņiem, pēc kā tas izskatās. You model what it looks like to love your neighbor. Tu parādi ar savu piemēru, kā tas ir mīlēt savu kaimiņu. You model what it looks like to invite neighbors to a meal. Tu parādi, kā tas izskatās, ka tu uzaicini savus kaimiņus uz ēdienreizi vai vakariņām. You model what it looks like to spend time with lost neighbors at the park. Tu parādi, kā ir pavadīt laiku kopā ar pazudušiem cilvēkiem parkā. Okay? So it must be modeled well. Tam ir jābūt parādāmam un modelējumam. Jesus spent a lot of time modeling these things for his disciples. Jēzus ļoti daudz pavadīja laiku, lai parādītu un uzrādītu to saviem mācekļiem. So you must model these things for the people in your churches. Un jums ir jāparāda un jāmodelē šīs lietas saviem cilvēkiem draudzēs. And then the last principle Un pēdējais princips is the principle of experience. ir šis piedzīvojuma princips. Okay? These things didn't really change in the lives of the disciples until they started to do it. Un šīs lietas ļoti daudz ko nenozīmē mācekļiem, līdz viņi sāka to darīt. And so again, this is what we see Jesus do. Un atkal tas ir tas, ko mēs redzam, ko Jēzus darīja. Okay? Remember what I said about Luke 5:10. Atcerieties, ko es teicu par Lūkas 5:10. He cast the vision for what they're going to do. Viņš iedeva viņiem vīziju, ko viņi darīs. They're going to go fish for men together. They're going on mission together. Viņi ies kopā zvejot cilvēkus, viņi ies kopā misijā. But then Jesus doesn't keep talking about it. Bet tad Jēzus nerunā vairāk par to. Guess what happens in the next verse Kas notiek nākamajā rakstvietā and in the rest of that chapter? un visā tajā nodaļā? They go do it. Viņi iet un dara. They go experience it. Viņi iet un to piedzīvo. So in just a few verses later in Luke 5:29, Un dažus pantus tālāk, 5. nodaļā, 29. pantā, where do we see Jesus? kur mēs redzam Jēzu? Who do we see Jesus with? Ko mēs redzam ar Jēzu? Luke 5:29. Lūkas 5:29. Okay? Jesus is with his disciples, Jēzus ar saviem mācekļiem and they're with Matthew, ir kopā ar Mateju. who literally has just become a new believer. Viņš burtiski ir kļuvis par jaunu ticīgo, But they're at Matthew's house bet viņi ir Mateja mājā, at a meal ēd kopā, where they have invited Matthew's tax collector sinner friends. kur viņi ir uzaicinājuši Mateja draugus, kas ir grēcinieki un nodokļu iekasētāji. So Jesus wants his disciples to experience it Jēzus gribēja, ka viņa mācekļi to piedzīvo. immediately. Uzreiz Immediately they start to experience loving lost people. Uzreizām viņi piedzīvoja to, ka viņiem ir jāmīl pazuduši cilvēki. And I love how the story goes in the book of Luke. Un man ļoti patīk, kā šis stāsts iet caur Lūkas evaņģēliju. Okay. Just 2 chapters later in Luke 7, Divas nodaļas tālāk, 7. nodaļā. okay, this habit of eating and spending time with lost people Šis ieradums pavadīt laiku ar pazudušiem cilvēkiem un ēdot ar viņiem kopā
It has become so common, so normal. Viņš paliek tik pašsaprotams un normāls. They've done it so often Viņi to dara tik bieži, that in Luke 7, the Pharisees are already criticizing them. kad Lūkas evaņģēlijas 7. nodaļā farizēji jau to kritizē. The Pharisees come to Jesus and say, "What are you doing? Farizēji nāk pie Jēzus un saka, ko tu dari? Why are you eating so often with tax collectors and sinners?" Kāpēc tu tik bieži ēd ar nodokļu iekasētājiem un grēciniekiem? Okay, so it's already become a common, normal habit. For the Redziet, tas bija disciples. kļuvis viņiem par normālu ieradumu. Eating with lost people. Ēst ar pazudušiem cilvēkiem. And Jesus makes it very clear to the Pharisees. Un Jēzus to farizējiem ļoti vienkārši paskaidro. This is why I have come. Tas ir tas, kāpēc es esmu nācis. This is the work of the kingdom. Tas ir valstības darbs. And it's interesting, this is actually in Luke 7:34, where Jesus is called a friend of sinners. Un turpatās 7. nodaļā Jēzus tiek nosaukts par grēcinieku draugu. I hope that is something you want for yourself and something you want for your churches. Es ļoti ceru, ka tas ir kaut kas tāds, ko tu vēlies priekš sevis un ko jūs vēlaties priekš savām draudzēm. Because it's a beautiful thing Jo tā ir skaista lieta. to be known as a friend of sinners like Jesus. Būt zināmam kā grēcinieku draugam, tāpat tā kā Jēzus. So again, are you known as a friend of sinners in your neighborhood? Vai tu esi zināms savā rajonā kā grēcinieku draugs? Are you known as a friend of sinners in your workplace? Ka tu esi zināms kā grēcinieku draugs savā darbā? Are you known as a friend of sinners at your kid's school? Vai tu esi zināms kā grēcinieku draugs tavu bērnu skolā? Or known as a friend of sinners in the middle of whatever hobby or activities you spend time doing? Vai tu esi zināms kā grēcinieku draugs arī savos hobijos? That should be our goal. Tam ir jābūt mūsu mērķim. Just like Jesus, Tāpat tā kā Jēzus, to love people so well ka viņš tik ļoti mīlēja cilvēkus, that they trust you. ka viņi uzticējās viņam. They may not believe in all of it yet, Varbūt viņi vēl netic tam visam, but that's not what the Bible says. bet tas nav tas, par ko Bībele runā un ko Bībele saka. The Bible says Jesus and his disciples were friends of sinners. Bībele saka, ka Jēzus un viņa mācekļi bija grēcinieku draugi. Not just friends of churchgoers, Nevis draudzes apmeklētāju draugi, not just friends of believers. ne tikai ticīgo draugi. Okay, they were that too. They were good family with each other, Viņi bija lieliska ģimene viens ar otru, but they had built trust with many people that did not yet believe. bet viņi veidoja šos tiltus ar cilvēkiem, kas vēl nebija ticīgi. Viņiem bija uzticamība viņu vidū. But that's the point. Un tas ir tas punkts. That's what it looks like to make more disciples. Tas arī izskatās, kā mēs veidojam vairāk mācekļus. Is that we build trust, Kad mēs veidojam šos tiltus un veidojam uzticamību, we become friends of sinners. kad mēs kļūstam par grēcinieku draugiem, And in those relationships, we're able to introduce people to Jesus. un šajās attiecībās, kur mēs esam izveidojuši šo tiltu, mēs pasludinam Jēzu. We're able to disciple them towards Jesus. Mēs esam tajās attiecībās, mums ir iespēja mācekļot viņus caur Jēzu. Okay. So again, this is all rooted in who we are as followers of Jesus. Un atkal, to visu nosaka mūsu identitāte un kur mēs esam iesakņojušies Jēzu Kristu. It's not a methodology. Tā nav metodoloģija, tā nav metode un stratēģija. It's not a strategy. It's not a program. Tā nav programma, It's not an event. tas nav pasākums. It's an identity that affects our daily lifestyle.
Tā ir identitāte, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. how we see people, Kā mēs redzam cilvēkus, how we speak with neighbors and speak with coworkers, kā mēs runājam ar kaimiņiem un kolēģiem, who we pray for. par ko mēs lūdzam. Are your churches praying specifically for many lost people? Vai jūsu draudzes lūdz specifiski par pazudušiem cilvēkiem? Praying specifically by name for neighbors and coworkers. Specifiski saucot vārdā kolēģus un kaimiņus. If you're not praying for lost people, Ja jūs nelūdzat par pazudušiem cilvēkiem, you're probably not going to influence lost people. visdrīzākais jūs arī nevarēsiet ietekmēt pazudušus cilvēkus. If you're not spending time with lost people like Jesus did, Ja jūs nepavadat laiku ar pazudušiem cilvēkiem, kā Jēzus to darīja, you're probably not going to influence many. visdrīzākais jūs viņus nevarēsiet ietekmēt. Okay. But the good news is, Bet labās From Jesus. ziņas from Jesus' example, no Jēzus piemēra ir, this isn't complicated. ka tas nav sarežģīti. I already talked about Luke 5 and Luke 7. Where do we see Jesus loving people? Es jau runāju par Lūkas 5 un Lūkas 7, kur Jēzus mīlēja cilvēkus. Okay. Sometimes it was out in the city and at the market and those places, Kādreiz tas bija tirgu, but many times it was around the table, bet biežāk tas bija ap galdu, just inviting people to a meal. ieaicinot cilvēkus uz ēdienreizi, ja baudīt ēdienu, Drink a coffee, iedzert kafiju, eat a yummy dessert. uzēst garšīgu saldo. It was around food and around the table, around Das hospitality. Tas bija par tādu uzaicinājumu pie galda un par viesmīlību. That was one of the primary ways Jesus and his disciples Tas bija primārais veids, kā Jēzus un viņa mācekļi went on mission. gāja misijā. I'm sure all of you can do that. Un es ticu, ka ik viens no jums to var izdarīt. Okay? All of you are eating every day. Visi jūs ēdat katru dienu. Okay? You're eating your normal meals, you're eating snacks, Jūs ēdat savas ikdienas ēdienreizes, jūs ēdat uzkodas, you're drinking coffees or drinking tea. jūs dzerat kafiju, jūs dzerat tēju. Okay? But who are we doing it with? Bet ar ko mēs to kopā darām? Are we just doing it alone? Vai mēs to darām vieni paši, Are we just doing it with other Christians? vai mēs to darām kopā ar citiem kristiešiem? It's not what Jesus modeled. Tas nav Jēzus modelis. It's not what Jesus expects. Tas nav tas, ko Jēzus sagaida. It's okay to sometimes eat with your family. Tas ir labi, kad mēs ēdam ar ģimeni. Okay? I've got 5 children, so Mine we've ir- got a big table. We've got a big table. Man ir 5 bērni, tāpēc man ir milzīgs ēdamgalds. Okay, so we are 7 around our table. Mēs esam 7 ap mūsu galdu. Okay. But many times we're also inviting others to our table. Bet bieži vien mēs ieaicinam arī citus pie mūsu galda. And sometimes it's Christians, Kādreiz tie ir kristieši, okay, because we want to be good family as jo the mēs, church. jo mēs gribam būt laba ģimene kā draudze, Okay, and good families eat together. un labas ģimenes ēd kopā, Healthy churches eat together. veselīgas draudzes ēd kopā, Okay. But we're also inviting non-Christians, lost people to our table. bet tāpat mēs pie mūsu galda ieaicinam neticīgus cilvēkus, pazudušus Again, cilvēkus. Just like we see Jesus doing with the Tieši disciples. tāpat kā mēs redzam, kā Jēzus to darīja. Luke 5, Luke 7, Luke 15, Luke 19. Lūkas 5, Lūkas 7, Lūkas 15, Lūkas 19. Okay. And becoming friends of sinners. Mēs kļūstam par grēcinieku draugiem. Okay. I've been to Latvia a few times. Es esmu Latvijā bijis pāris reizes, So again, I know you like to eat and I know you have good food. un es zinu, ka jums patīk ēst, un jums ir labs ēdiens.
Okay. So I know you could do these things quite easily. Un es zinu, ka jūs šīs lietas varat darīt diezgan vienkārši. But again, it requires us to live daily out of our identity. Bet atkal tas prasa mums ikdienā tā dzīvot, izdzīvot mūsu identitāti. And for this identity to be rooted in our hearts. Un šai identitātei ir jāiesakņojās mūsu sirdīs. Because you will not invite a non-Christian neighbor to your table if your heart does not break for them. Jo tu neaicināsi nekristiešus pie sava galda, ja tavas sirds nesāp par viņiem. It's easier to eat alone. Vienkāršāk ir ēst vienam pašam. It's easier to eat with your family. Vienkāršāk ir ēst ar savu ģimeni. But if your heart is broken by the lostness of your neighbor or the lostness of your coworker, Bet ja tavas sirds ir salauzta par viņu pazušanu, par tavu kolēģi pazušanu, par tavu kaimiņu pazušanu, you will invite. tu viņus uzaicināsi. And the more your heart is broken for the lost people around you, Un jo vairāk tava sirds ir salauzta par cilvēkiem, kas ir pazuduši tev apkārt, the more you will invite. jo vairāk tu aicināsi. The more you will be motivated to love lost people. Jo vairāk tu būsi motivēts aizsniegt pazudušus cilvēkus. The more you will be motivated to become friends of sinners. Jo vairāk tu būsi motivēts būt par grēcinieku draugu. Okay. But again, it comes from a place of the heart. Un atkal tas nāk no sirds. Okay. I've given you a lot of ideas. Es jums iedodu daudz idejas, And I've given you some examples, un es iedodu arī jums kādus piemērus. but I want to give you some time to clarify some things and ask some questions. Un es tāpatās jums gribu iedot laiku, kad jūs varat noprecizēt kādas lietas un uzdot man kādus jautājumus. Okay. Well, one more quick thing, though. Vēl viena ātra lieta. These ideas I'm talking about obviously are not new ideas. Tas, par ko es runāju, tas nav nekas jauns un unikāls. They're rooted in the biblical story. Tas viss sakņojās Bībeles stāstā. Jesus modeled this clearly. Jēzus to uzmodelē ļoti skaidri. And from my study of church history, the church in Europe has done this pretty well sometimes. Un no manām studijām par draudzes vēsturi, draudze Eiropā to ir darījusi periodiem. Un diezgan labi. But I believe this is a season that the church in Europe needs to be called back to these things. Bet es ticu, ka Eiropā ir sezona, kad draudze ir aicināta atgriezties atpakaļ pie tā. Not primarily organizing activities at the church. Nevis primāri organizēt aktivitātes draudzē. We need a little bit of that. Mums vajag aktivitātes draudzē. But really coming back to this idea of radical hospitality. Bet mums ir jāatgriežas pie šīs viesmīlības un pie tādas viesmīlības. Where we are inviting and pursuing people at our tables. Kur mēs meklējam un aicinam cilvēkus pie mūsu galdiem. And in different relational spaces around our neighborhoods and cities. Un dažādās vietās apkārt mūsu rajoniem un pilsētām. When the church has done that throughout church history, that is when it has been its most fruitful. Kad draudze to ir darījusi draudzes vēsturē, tad draudze ir bijusi visauglīgākā. Okay. And these things are beginning to happen more and more around Europe today. Un šīs lietas kļūst arvien vairāk un vairāk Eiropā šodien. I work with churches that are experiencing really encouraging fruit in Romania, Czech Republic, Estonia. Es strādāju ar draudzēm, kas ir ļoti auglīgas šajā Rumānijā, Čehijā, Igaunijā. Estonia. And again, it's not some big program. Un atkal tā nav liela programma. Doesn't require a lot of money. Tas neprasa daudz naudas. Just
requires us opening our homes, opening our tables, Tas prasa mums atvērt mūsu mājas un atvērt mūsu galdus, inviting people in, ieaicināt cilvēkus iekšā, loving them well, mīlēt viņus labi, building trust, veidot šo uzticību introducing Jesus. un iepazīstināt viņus ar Jēzu. Okay. I talked to a church in the Czech Republic a few weeks ago. Pāris nedēļas atpakaļ es runāju ar draugu Čehijā. They said they just baptized 15. Viņi teica, ka viņi tikko ir nokristījuši 15 cilvēkus. Czech's a hard place. Čehija ir ļoti smaga vieta. So how are they baptizing 15? Un tad es domāju, kā viņi varēja nokristīt 15 cilvēkus. Just eating with intentionality. Ēdot un veidojot patstāvīgi attiecības. A church in Estonia, Draudze Igaunijā I think 3 weekends ago, 3 nedēļas atpakaļ baptized 11. Nokristīja 11. Okay. From what I can tell, mostly atheists. Un tie bija pārsvarā ateisti. Baptized 11. How did that happen? Kā tas notika? Just inviting people in, Vienkārši ieaicinot cilvēkus, loving them well, mīlot viņus, building trust, veidojot uzticību introducing Jesus. un iepazīstinot viņus ar Jēzu. Okay. Questions? Jautājumi. Vai jums kādam ir jautājumi? Jūs droši šos jautājumus, es domāju, ja nevarat pa mikrofonu teikt, tad varat ierakstīt arī čatā. Matisse has a hand up. Is that a question hand? Well, do you hear me? Because I have only one AirPlug. Yes, you're good. Vai Matīs? Okay. Probably the raised hand was unintentional, but I do have a question. How to prepare the best each person in a congregation to have those conversations in a way that the person on the other side of the table doesn't feel like he's just another project for those random Christians. Because I have heard that kind of responses from non-believers. Good. Thank you. Sorry, I will translate. Matīs jautājums bija tāds, kā lai sagatavo tos draudzes cilvēkus, jeb ticīgos, lai tam cilvēkam, ar kuru viņi runā, ka tā nav sajūta, ka tas ir vienkārši kaut kāds kārtējais projekts vai ka cenšas kaut ko ietirgot. Yeah. Very important question. Ļoti labs jautājums. Yeah, when we invite people to the table or when we spend time with them at a park or at a sports event, it's not a project. Kad mēs ieaicinām cilvēku pie galda, vai tas ir kāds kopīgs pasākums, vai tas ir kopīgs sporta pasākums, tas nav projekts. It's not an opportunity to preach to them. Tā nav iespēja sludināt viņiem. You heard me say this many times, this idea of building trust. Jūs vairākas reizes dzirdējāt, kad es uzsvēru veidot uzticību And becoming a friend of un sinners. kļūt par draugu. How do you do that? Kā tu to dari? How do you build trust with somebody? Do you Kā preach tu- to them? Kā tu veido attiecības? Kā tu veido uzticību ar kādu? Sludinot? No, you listen. Nē, tu klausies. You take a genuine interest in their life. Tu esi ieinteresēts viņu dzīvē. So again, this should be good news for all of the people in your churches. Un tā ir labā ziņa visiem cilvēkiem jūsu draudzēs. You don't need to have a lot of education or training to do this. Tev nav jābūt super apmācītam to darīt. It really involves just asking good questions and being a good listener. Tas iekļauj sevi uzdot labus jautājumus un būt klausītājiem. Okay. I was drinking a coffee recently with a Muslim that I met. Es nesen dzēru kafiju ar kādu musulmanu, kur es satiku.
It's like, wow, we're very different. Un mēs teicām, wow, mēs esam ļoti savādāki. How can I build trust with this new Muslim acquaintance? Kā es varu veidot attiecības ar musulmanu un uzticību? I just started to ask him questions. Es sāku vienkārši uzdot jautājumus. Okay, man, tell me about your family. Hei, pastāst man par savu ģimeni. Where did you grow up? Kur tu uzaugi? He told me he grew up in Syria, Viņš man izstāstīja, ka viņš ir uzaudzis Sīrijā, border of Syria and Turkey. Pie Turcijas un Sīrijas robežas. Oh, wow, that must have been interesting. Tas varētu būt ļoti interesanti. Tell me some about your family. Pastāst man kaut ko par savu ģimeni. What did your family do for work, or how did they make a living? Ko tava ģimene darīja, kur viņi strādāja, kā viņi pelnīja iztiku. So they were spice farmers. Viņi bija garšvielu fermeri. And two of his sisters moved to Switzerland. Un divas no viņa māsām pārcēlās uz Šveici. And so I asked him probably 4 or 5 questions. Un es viņam uzdevu 4 vai 5 jautājumus. And he talked for 30 minutes. Un viņš runāja 40 minūtes. He loved talking about his family. Viņam patika runāt par ģimeni. He loved talking about the family business. Viņam patika runāt par ģimenes biznesu, jeb darbu. He loved talking about the small village where he grew up. Viņam patika runāt par mazo ciematu, kurā viņš bija izaudzis. So 30 minutes later, Pēc tām minūtēm we're becoming friends. mēs kļuvām par draugiem. And we ended up drinking the coffee and talking like this for 2 hours. Un mēs pabeidzām to, kad mēs dzērām kafiju un runājām 2 stundas. And at the end of the conversation, Un sarunas beigās it was like, hey, you know that I'm a Christian. es arī teicu, hei, tu zini, ka es esmu kristietis. And we've got this church that meets over here on Sundays, and we talk about Jesus and talk about the Bible. Un te mums ir draudz, kur mēs svētdienās tiekamies, mēs runājam par Jēzu, mēs runājam par Bībeli. If you're interested, I'd love to have you come. Ja tu esi ieinteresēts, būtu baigi labi, ja tu atnāktu. And so he texts me a little later, Un viņš vēlāk man atsūtīja īziņu, said I'd love to come on Sunday. kad es labprāt atnākšu svētdien. So a coffee on Tuesday, Kafiju pa nedēļu, and he's in our church. un viņš next Sunday. jau ir mūsu draudzē svētdienā. What did I do? Ko es darīju? I invited him to a coffee. Es viņu uzaicināju uz kafiju. I asked him some questions. Es uzdevu viņam kādus jautājumus. I listened to his story. Es klausījos viņa stāstā. I told him a bit of my story. Es pastāstīju mazliet savu stāstu. Trust was built. Šī uzticība tika uzbūvēta. He came to the church that Sunday. Viņš atnāca tajā svētdienā uz draudzi. He came a few more times, Viņš In vēl the pēc tam months atnāca after. pāris reizes. and about 3 weeks ago, he was baptized with his sister in Switzerland. Un 3 nedēļas atpakaļ viņš tika kristīts kopā ar savu māsu, kas ir Šveicē. Nothing very difficult. Nekas sarežģīts. A coffee, Kafija, some questions, kādi jautājumi, some listening, klausīšanās some prayer. un lūkšana. Something all of you and every person in your church can do. Kaut kas tāds, ko katrs no jums un katrs jūsu draudzē var darīt. Inviting neighbors, co-workers, again, to a meal, to watch some hockey, Uzaicināt jūsu kolēģus vai darba biedrus, kolēģus, kaimiņus uz kādu ēdienreizi vai noskatīties Go hokeju, play some volleyball at the park. uzspēlēt parkā volejbolu. We ask questions. We get to know people's stories. Mēs uzdodam jautājumus, mēs We- uzzinām viņu stāstus, We take a genuine interest. mēs izrādām patiesu ieinteresētību.
We're honest about our stories. We're open with our stories. Mēs esam godīgi par mūsu stāstiem. We build trust. Mēs veidojam šo uzticību. And we do this again and again. Un mēs to darām atkal un atkal un atkal, regulāri. Okay. Any other questions? That's a great question. Super Tas bija important. ļoti labs jautājums. Cepums Matīsam. Vai vēl ir kāds jautājums? Man ir jautājums par cilvēkiem, ko uzrunāt. Vai Toda piedāvājums ir iet klāt cilvēkam parkā un piedāvāt iedzert kafiju? Padomā, kā tas ir no otras puses. I have a question about your offer that what we need to go to at park and just to ask people, hey, come with us to drink some coffee. No, again, you're meeting people at work. You're meeting people in your neighborhood. Nē, atkal, tu satiec cilvēkus darbā, tu satiec cilvēkus savā rajonā. Okay. One of the churches I work with in Romania, Viena no draudzēm, ar kurām es strādāju Rumānijā, they do volleyball at the same time at the same park every week. viņi spēlē volejbolu vienā laikā, vienā parkā katru nedēļu. So they see some of the same people. Viņi redz vienus un tos pašus cilvēkus. They invite some of their neighbors there. Viņi uzaicina kādus kaimiņus tur. Hey, Friday night volleyball. Hei, piekdienas vakar volejbols. Before the volleyball begins, they're spending time together, talking. Pirms šis volejbols sākās, viņi pavada laiku kopā, viņi runājās. Then they're playing, laughing, having fun. Tad viņi spēlē, smējās, viņiem ir jautri. And then when they're finished, Un tad, kad viņi pabeidz, maybe they'll go for a Coke together or go for an ice cream together. tad viņi kopā aiziet uz ēdu saldējumu vai iedzer kolu. More discussion, more questions, Vairāk jautājumi, vairāk diskusijas, building more trust. vairāk veidota uzticība. But through that Friday night volleyball, many have come into the church. Bet caur to piekdienas vakara volejbolu daudz ir nākuši uz draudzi. That's how one of their elders became a Christian like 8 or 9 years ago. Tas ir kā viens no viņu vecajiem kļuva par kristieti 8 vai 9 gadu atpakaļ. That's his story, Friday night volleyball. Tas ir viņa stāsts. Piekdienas vakara volejbols. Okay. So all of you and all the people in your churches, they already have natural relationships with non-Christians. Visiem no jums un visiem jūsu draudzes cilvēkiem ir jau kaut kādas attiecības. So you don't have to go out cold into the street to meet people. Tev nav jāiet vienkārši tā kā pa tukšo un jāuzrunā cilvēki. It's taking advantage of relationships you already have. Tev jau ir kādas attiecības. All of you live in a neighborhood, right? Jūs visi dzīvojat kādā no rajoniem. So you've got neighbors. Tev ir kaimiņi. Some of those neighbors do not follow Jesus. Kādi no tiem kaimiņiem neseko Jēzum. You see them walk their dog or walk their children. Tu redzi, kad viņi iet, izved ārā suni vai pastaigājās ar bērniem. Take the initiative. Uzņemies Start some conversations with your neighbors. Sāc kādas sarunas ar saviem kaimiņiem. The more you do that, the more trust you will build. Jo vairāk tu to dari, jo vairāk uzticību tu būvē. Then the easier it will be to invite them to something in the future. Jo vienkāršāk tev pēc tam kaut kad tuvā nākotnē būs viņu iespējams kaut kur uzaicināt. Say, hey, on Saturday we're watching the big World Cup match. Hei, sestdien mēs skatāmies pasaules čempionāta maču. Gonna watch some football, eat some snacks. Mēs skatīsimies futbolu, uzēdīsim kādas uzkodas. We'd love to have you join us. Nāču pievienojies mums. Football, snacks, easy. Futbols, uzkodas. But to do that requires, again, some relational initiative. Bet, lai to darītu, ir jābūt atkal kaut kādām tādām attiecību
attiecībām. So taking a genuine interest in the lives of your neighbors and your coworkers and the Tev people you jāparāda meet. patiesa ieinteresētība savu kolēģu un kaimiņu dzīvē. Okay. This should humble us. Tas liek mums ieslēgt mazliet pazemību. This idea that every person you know, every person you meet is made in the image of God. Sorry, one more time. Every person you meet, Katrs Every cilvēks, kur tu person- satiec, every neighbor, every coworker, every person is made in the image of God. katrs kaimiņš, katrs darba biedrs ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. God loves them and desires to be in restored relationship with them. Dievs mīl viņus un grib atjaunot attiecības ar viņiem. We should feel that in our hearts. Mums tas ir jājūt mūsu sirdīs. That should move us towards people. Tam ir jābūt tam, kas mūs kustina pie tiem cilvēkiem. That should motivate us to talk with neighbors and talk with coworkers. Tam ir jābūt tam, kas mūs motivē runāt ar kaimiņiem un kolēģiem. Okay. And I understand, I don't know how Latvian culture is, but people can be more private or Un es saprotu, cautious. kāda ir latviešu kultūra, ka latvieši ir bijuši tādi privāti un tā kā viensētas domātāji. Okay, I lived in the Czech Republic for 7 years, 7 gadus es esmu dzīvojis Čehijā, so I know it very well. un es to zinu ļoti labi. Czechs are very quiet, Čehi ir ļoti klusi, very private, ļoti privāti, very cautious, ļoti tādi, ar aizdomām uz visu skatās, but not impossible. bet tas nav neiespējami. If you take a genuine interest in them, Bet tev ir jābūt patiesai ieinteresētībai viņu they dzīvēs. will slowly open and they will slowly warm up. Viņi lēnām atvērsies, viņi lēnām uzsils. And myself and the churches we worked with around the Czech Republic, we've seen some thousands of former atheists become Christians. Un strādājot Čehijā, mēs esam redzējuši tūkstošiem ateistu, kas kļūst par kristiešiem. And it was just food and football and hockey. Tas bija ēdiens, futbols un hokejs. Volleyball, the park, Volejbols, parks, ice cream at the cafe. saldējums kafejnīcā. That's how most of it happened. Tā tas viss arī notika, lielāko daļu. Building trust, becoming friends of sinners with atheists. Veidojot attiecības, uzticību un kļūstot par grēcinieku draugu. Introducing Jesus. Iepazīstinot šos cilvēkus ar Jēzu. And now some thousands of them are walking with Jesus. Un tagad apmēram 1000 staigā ar viņiem ar Jēzu. Okay. I've been working, I've been helping and doing some things in Latvia for probably 15 years now. Es esmu strādājis arī Latvijā jau apmēram 15 gadus. Okay. So I've got some long-term Latvian friends. Man ir kādi arī ilgtermiņa latviešu draugi. And I've prayed these things for you, for your Es esmu country, lūdzis par šiem lietām, par jums, par Latviju, for your churches. par jūsu draudzēm. And I really believe this can become normal. Un es pilnīgi ticu, ka tas var kļūt kaut kas ikdienišs un normāls. Where every Latvian Christian sees themselves as a missionary, as a sent one. Kad katrs latviešu kristietis redz sevi kā misionāru. And are motivated at a heart level Ka tas tiek motivēts sirds līmenī. to open their homes and open their tables, Attaisīt savas mājas, attaisīt savus galdus. to invite in neighbors and coworkers and Ieaicinot kaimiņus un kolēģus. the people that God has naturally put on our lives, in your lives. Tos cilvēkus, kurus Dievs dabiski ieliek mūsu dzīvēs. Okay.
And I've heard stories of it happening around Latvia. Un es esmu dzirdējis stāstus par to, kā tas notiek Latvijā. We just need much more of it. Mums vienkārši tie stāsti ir vajadzīgi vairāk. Because the more the current churches in Latvia will do it, the more it will be possible to plant more churches Jo, and influence more people around your country. un jo vairāk mēs to darīsim, jo vairāk mēs varēsim dibināt jaunas draudzes, un jo lielāka mums būs ietekme šeit, Latvijā. That's, again, Jesus' vision. Tā ir Jēzus vīzija. When he said, go make disciples, Kad viņš saka, ejiet un dariet par mācekļiem, it's a missionary vision, tā ir misionāla vīzija, but it's a multiplication vision. un tā ir arī pavairošanas vīzija. Okay. So some of these atheist Czechs that became Christians 10 years ago, Kādi tie čehi, kas bija ateisti, kas palika par kristiešiem šo gadu laikā? 10 years later, they're planting churches and leading churches. 10 gadus vēlāk viņi dibina draudzes un vada draudzes. Let's see more of that in Latvia. Un mums to ir jāredz vairāk Latvijā. A fresh wave of new believers Jauns ticīgo vilnis, that get discipled well and trained well and help lead more churches. kas tiek mācekļoti, kas tiek trenēti un kas var vadīt jaunas draudzes. Un esošās draudzes. Churches that love more people Draudzes, kas mīl vairāk cilvēkus. and introduce more people to Jesus. Un pēc iespējas vairāk cilvēks iepazīstina ar Jēzu. So I think it's what Jesus desires for the church in Latvia, for each of your churches. Un es ticu, ka tas ir tas, ko Jēzus vēlās redzēt ikvienas draudzes dzīvē Latvijā. Okay. But it starts with you. Bet tas sākās ar tevi, Every person on this call. ar katru no jums, kas esat uz šī zvana. I literally hope you will live differently next week. Es ceru, ka tu nākamnedēļ dzīvos savādāk. Sometime in the next 7 days, I hope you will invite somebody to some kind of food experience. Un kaut kā nākamo nedēļu, kaut kādā veidā tu kādu uzaicināsi pie kaut kāda veida galda vai pie kaut kāda veida ēdiena. Go to the park, invite some neighbors. Ej uz parku, uzaicini kādu kaimiņu pastaigāties. Watch one of the World Cup matches coming up. Tūlītās būs pasaules kausa mačs. Invite some neighbors. Uzaicini kādus. Okay. Get out your grill, Izvelc savu grillu, put on some good meat, uzliec kādu gaļu virsū invite some neighbors. un uzaicini kādus kaimiņus. Okay. If each of you will begin to do that, it will also begin to change in your small groups and in your churches. Un ja ik viens no jums sāks to darīt, tad arī jūsu mazās grupas un draudzes izmainīsies. Because you'll be modeling the way of Jesus. Jo tu rādīsi šo piemēru un modelēsi tāpat tā kā Jēzus to darīja. Eating with tax collectors and sinners. Ēdot ar grēciniekiem un muitniekiem. Becoming friends of sinners. Kļūstot par grēcinieku draugu. So, we have rising hand from Lauris and then we have question from Mārcis. Jā, Lauri. Tots piemin jautājums, vai viņam ir ieteikumā kaut kāds materiāls, kurā ir jautājums spektrs, kuram var iet cauri, ko var runāt, kā atvērt sarunu, viss tā, kas ir tehniskā puse sarunā, tad tas cilvēks ir pie galda un ar viņu ir šī saruna jāveic. You told there is some questions, so do you have some material? So, I will answer it. Ir materiāls ir iztulkots latviešu valodā diezgan daudz, un ja jūs man uzrakstītu WhatsAppā tie, kas to vēlās saņemt, es viņu jums varētu katram nosūtīt. So, I told that we have materials in Latvian, a lot of them. So, we have some translations. And if somebody wants, they can write me in WhatsApp and I will send it back for them. Great. And there is
one of those tools or one of those materials is specifically focused on how to ask good questions. Un viens no tiem materiāliem ir arī specifiski tāds, kā uzdot jautājumus. How to have these kinds of normal, genuine conversations. Kā veidot šīs normālās, saprotamās sarunas. So it's a very practical, very helpful tool. Tas ir ļoti praktisks materiāls. So, next question. We live in times when we are going to church more like entertainment. And if there is some Christian who have gone to church like 10 or more years, what you suggest to do with that? Or it is okay to like ask to come to church if there is no perfect service with a worship team and things like that. Say a little more. What do you think the real question is behind there, Martins? So Marcis have very good English too. He can ask you too. Marcis? I heard the question. What's at the center of the question? So if we need to ask people to come to our services, if we don't have all the perfect thing, like Hillsong worship and Todd Moore preaching and things like that. Yeah. The most important thing for people to experience on a Sunday morning is God. Vissvarīgākā lieta, kas ir jāpiedzīvo cilvēkam svētdienā, ir Dievs. Okay, so music doesn't have to be perfect. Mūzikai nav jābūt perfektai. Music can be very average. Mūzika var būt ļoti vienkārša. Teaching can be average. Šī mācība var būt ļoti vidēja. As long as it's faithful to the Bible. Tik ilgi, kamēr tā ir uzticama Bībelei. But what I believe is even more important. Bet kas es ticu ir vissvarīgākais. And actually it's what had a big influence on this Muslim friend of mine I told you about. Un kad es stāstīju par šo savu musulmaņu draugu, kas tur bija vissvarīgākais? The first time he came. Pirmo reizi, kad viņš atnāca. The main thing he said. Galvenā lieta, kuru viņš teica. Was I was really impressed and thankful with how well I was loved. Tas, ko viņš teica, bija, kad tad, kad es atnācu, es biju ļoti pateicīgs par to, cik ļoti es jūtos mīlēts. He said from the time he walked in the doors of the church. No brīža, kad viņš ienāca pa draudzes durvīm. People were naturally approaching him, saying hello, getting to know his name, asking him a few questions. Cilvēki dabiski nāca viņam klāt, uzdeva jautājumus, iepazīstinās ar viņu, teica, kā viņu sauc. But he said many people did. Un viņš teica, to darīja daudz cilvēki. And so he came into this church building and he came into this church service, but he was very well loved. Viņš ienāca iekšā šajā draudzes namā, šajā sapulcē, bet viņš bija ļoti mīlēts. And he said something like this felt like a family. Un kaut kas tajā visā likās kā ģimene. He said I could feel something different, something special between the people. Un es sajūtu kaut ko īpašu, kaut ko savādāku starp cilvēkiem. So Matisse, that's what I would say. Is your church living like a family? Un tas ir tas, kur es uzdod šo jautājumu, vai tava draudze dzīvo kā ģimene? So you need to try to preach well. You need to try to lead the worship well. Tev ir jāsludina labi. Tev ir jāvada slavēšana labi. Slavēšanai ir jābūt labai. But more important, bet daudz svarīgāk. Is the church loving each other well?
ir draudze, kas mīl viens otru. If it doesn't feel like a family, you have to ask why. Ja tas nejūtās kā ģimene, ja mēs draudzē nejūtamies kā ģimene, mums ir jāuzdod šis jautājums, kāpēc? If it feels formal, not like a family, something's wrong. Ja tas ir vairāk formāli, nevis tā kā ģimenē, ja, tad tas nozīmē, ka kaut kas nav. Again, the biblical story is the people of God as a family. Un atkal, Bībeles stāsts ir, ka Dieva cilvēki tā ir ģimene. The church is not an organization. Draudze nav organizācija, It's not an event. tas nav pasākums, It's not a meeting. tā nav sapulce. Primary picture we get of the people of God in the church is as a family. Galvenais tas, ko Bībele saka par draudzi, ka tā ir ģimene. Tā ir tā So Dieva bilde. One small little detail that we do in our church, Vēl viena maza detaļa, ko mēs darām savā draudzē. we begin the service, Mēs sākam dievkalpojumu, we sing a few songs, mēs dziedam pāris dziesmas, we give a few announcements, mēs iedodam informāciju, and then we take a 10-minute break. un tad mēs paņemam 10 minūtes pauzi. And that 10 minutes is for people to go around and talk to each other. Un tās 10 minūtes ir paredzēts, lai cilvēki ietu apkārt un runātu viens ar otru. And people love it. Un cilvēkiem tas patīk. It's hard to get people to come, Ir grūti dabūt pēc tam cilvēkus atpakaļ, because they're having good conversations. jo viņiem ir labas sarunas. And many times they will continue those conversations then after the service. Un bieži vien viņi turpina šīs sarunas pēc dievkalpojuma, But they begin during that 10-minute window, that 10-minute pause. bet viņi izmanto arī to 10 minūšu logu, kas ir. But we made that decision Mēs to, izlēmām say- to darīt to say how can we help this feel more like family? tieši tāpēc, lai mēs uzdevām šo jautājumu, kā mēs varam justies daudz vairāk kā ģimene. We also try to do things with coffee and food. Mēs arī esam mēģinājuši darīt lietas ar ēdienu un kafiju. So people can sit and talk during that break or afterwards with coffee or some simple snack. Kur cilvēki var vienkārši tajā periodā iedzert kafiju vai iemest kaut ko vienkārši mutē. Helps it feel like family. Tas palīdz justies kā ģimene. And we hear this many times from people, Un tas ir tas, ko mēs dzirdam daudz reizes no cilvēkiem. that their experience, yes, there's some preaching and there's some worship and there's some prayer, Jā, ir sludināšana, jā, ir slavēšana, jā, ir lūkšana, but it feels very warm. bet tā sadraudzība iedod to siltumu. Mēs jūtamies tādā siltumā. Feels it's a group of people that loves each other. Ir tā sajūta, ka tā ir cilvēku grupa, kas mīl viens otru. Okay. So big question, how can you create more of that in your churches? Tad ir lielais jautājums, kā mēs to varam vairāk panākt savās draudzēs. Okay. Maybe a 10-minute pause in your service, Varbūt tā ir 10 minūšu pauze tavā dievkalpojumā. maybe some coffee and pastries. Varbūt tā ir kafija ar kādām bulciņām vai cepumiem. We've done sometimes after our services, we'll say, hey, this Sunday, everybody's going to the park. Un kādreiz mēs svētdienās pasakām, hei, tagad mēs visi pēc dievkalpojuma ejam uz parku. Food, Ēdiens, volleyball, volejbols, little football. bišķiņ futbols. Okay. And we go and experience family together after the service. Un mēs ejam un kā draudzi pavadām laiku, kā ģimene pēc dievkalpojuma. So when new people come into that, Un tāpēc, kad jauni cilvēki ienāk šajā iekšā, they can see and feel something very different. viņi redz un piedzīvo kaut ko īpašu. I will give a little bit from our story. Good. Please. Tāpēc, ka dažreiz, kad es esmu saskāries, ka Tots arī kādreiz stāsta par šīm lietām, liekas, ka tas viss strādā Amerikā.
Nu, tur viss strādā pavisam savādāk. Bet tas, ko arī mēs redzam, es skatos no mūsu draudzes, te ir Edgars, te ir Dace, te ir mana sieva, vēl kādi. Šis ēdiens, dievkalpojums un kafija, viņš strādā ļoti labi. Un, ja pirms dievkalpojuma cilvēki atnāk un viņi ir tādi tā kā augsti bišķiņi un tāds klusums ir, es domāju, Dācis un Edgars man piekritīs un Dana, nu, cilvēki sēž katrs savā čupiņā. Brīdī, kad pēc dievkalpojuma izliek desmaizes, salātus, vēl kaut ko, sākās kņada. Un īstenībā tas, ko mēs esam ieraudzījuši, ir brīži, kad nav ēdiens kādā svētdienā, tad tas viss ļoti ātri kaut kur izbeidzās. Cilvēki vienkārši pasaka, labi, uz redzēšanos, čau, mēs ejam risināt katrs savas problēmas ikdienā, bet tad, kad ir tas ēdiens, citreiz ir pusstunda, citreiz ir stunda, un ir pat bijušas 2 stundas, kas cilvēki paliek un runājās savā starpā. Edgars rakstīja, jāiet sevišķi, kad ir Dacis pankūks. Ja? Un, lai to panāktu mūsu draudzēs, nevajag daudz. Mums draudzē vieta ir saraksts, kur katru svētdienu kāda no ģimenēm apņemās uztaisīt galdu. Šo svētdienu tā būs mūsu ģimene. Nākamā svētdiena, es skatījos, tā būs Dācis ģimene, būs atkal pankūks. Ja? Un kad tā mēs arī dodam iespēju šīm ģimenēm kalpot. Draudze iedod finanses, lai to izdarītu, bet šīs ģimenes to sagatavo. Un ap ēdienu notiek kaut kas vienkārši fenomenāls. So, I will give you information a little bit later what I told them. So, is that word pankukas, is that pancakes? Yes, you are almost Latvian. Yeah. The universal word pancakes. Yes. Yeah. Vai vēl kādam varbūt kāds jautājums? So, and Edgar mentioned it. So, yes. And he mentioned that we have some people who came to our church who are no believers, but they are asking how they can cook food for our church. Yeah. Actually, yeah. Paldies, Edgar. Nu jā, Edgars arī raksta čatā, ka mums ir cilvēki, kas ir ienākuši draudzē, kas vēl nav ticīgi cilvēki, bet viņi redzot to piesakās gatavot ēdienu, ka viņi grib būt daļa no tā visa. Good. Many times when we host meals in our home, bieži vien, kad mēs mūsu mājās uzaicinam uz ēšanu, we are not preparing all the food. Mēs negatavojam visu ēdienu. Even with the non-Christians. Pat ar neticīgiem cilvēkiem. We'll say, hey, we're going to do I don't know, taco meal. Un mēs paziņojam, mēs sakam, mēs taisīsim taco vakaru. And we'd like everybody to bring something. Un mēs aicinam katru kaut ko atnest. And so we just set up a little communication thing, and everybody, even the non-Christians, say, yes, we'll bring some fruit, or we'll bring a drink, we'll bring something. Un tur mēs komunicējam, kurš ko nesīs, un pat kādi neticīgi cilvēki saka, ka, ok, mēs atnesīsim augļus vai kādu dzērienu. The non-Christians actually like to help and bring something. Un arī neticīgiem cilvēkiem patīk palīdzēt un atnest kaut ko. It helps them to feel like they're part of it. Tas viņiem palīdz justies, ka viņi ir daļa no kaut kā. So when I talk about food and hospitality, don't imagine you doing all the work. Un kad es runāju par ēdienu un par viesmīlību, tas nenozīmē, ka tev ir jādara viss darbs. Don't imagine you taking on all the cost. Tas nenozīmē, ka tev ir jānosedz visas izmaksas. Share the cost, share the responsibility. Sadali izmaksas, sadali atbildības. So many times
my wife and I will say we will take care of the meat part of the meal. Uh, Dažreiz man sieva saka, hei, mēs uzņemsimies par to un to atbildību. But we need everybody else to take care of everything else. Bet visiem pārējiem ir jāuzņemās atbildība par citām lietām. And it goes really well. Un tas notiek parasti ļoti labi. Everybody's involved, and it helps create a family-like feeling in our small group. Visi ir iesaistīti, un visiem ir šī piederības sajūta mūsu mazajā grupā. So, again, it's very powerful for non-Christians. Un tas ir ļoti spēcīgi arī neticīgiem. So, Matīs, have question? Yes, and you can always. You are talking right now more about those bigger events where more people are Tagad coming tu together. patreiz runā par to, kur lielākiem pasākumiem, kuri vairāk cilvēku. Yes, but about those individual conversations and meetings, you can do the Jesus way and invite yourself to other person's house, and that's Matīs. also an approach. Yeah. Un Matīs Because I just have he's still good. Un Matīs saka, ka tu vari darīt Jēzus, piemēru ņemt un uzprasīties pie kādu uz mājām. Because sometimes I have heard that, especially from younger people, they say, "Hey, I don't have an apartment where I can host a party or a meal. My parents are non-believers, but I would love to share something and share a meal and then have a conversation." And then I usually encourage them to just invite yourself to other person's house, and that works as well. Thanks. Yeah. Bieži vien ir situācijas, Matīs saka, jauniem cilvēkiem varbūt nav mājas, kur aicināt pie saviem ciemos, un viņi dzīvo varbūt ar vecākiem, bet tad Matīs saka, tev ir iespēja uzprasīties pie kāda cita vienmēr ciemos, un tas diezgan labi strādā. The more you begin to live this way with this type of radical hospitality, jo vairāk tu dzīvosi ar šo radikālo viesmīlību, the more what Matisse described will happen. jo vairāk notiks tas, ko Matīs tikko aprakstīja. And you and others will begin to get invited to other meals and other sports situations. Un tu tiks uzaicināts uz pie citiem galdiem, pie citiem pasākumiem, because you've built trust. jo tu būsi izveidojis uzticību. Okay. I've got a neighbor across the street from me who's Buddhist. Man ir kaimiņš pāri ielai, kurš ir budists. And we've got this fun little food relationship. Un mums ir šīs mazās jaukās ēdienu attiecības. Okay, he's Laotian from Laos. Viņš ir no Laosas. Okay. And so loves Asian food, Viņam ļoti patīk Āzijas ēdiens. loves cooking Asian food. Viņam patīk gatavot Āzijas ēdienu. Well, now he loves blessing our family with his Asian food. Un tagad viņam patīk svētīt mūsu ģimeni ar Āzijas ēdienu. So him and his wife will cook something, and they love bringing it across the street to us. Un viņiem patīk uztaisīt ēdienu un atnest pāri ielai mums to. And so a couple weeks ago, my family was eating our evening dinner. Un pāris nedēļas atpakaļ man ģimene, mēs sēdējām un ēdām vakariņas. And he wanted to bless us with something fresh they had just cooked. Un viņi gribēja mūs svētīt ar kaut ko svaigu, ko viņi tikko bija izcepuši. But the food part of our relationship has helped build a lot of trust. Un šis ēdiens ir tas tilts, kā mēs veidojam mīlestību un uzticamību un attiecības. They love our family. Viņi mīl mūsu ģimeni. They know we're Christians. Viņi zina, ka mēs esam kristieši. And a lot of it happened just because of the sharing of food back and forth. Un ļoti daudz, kas notiek, tāpēc, ka mēs dalāmies ar ēdienu. Okay? Uz So abām pusēm. don't be afraid to take a meal or take some cookies or take something you've baked to a neighbor. Nebaidies aiznest kādus cepumus vai kaut ko, ko tu esi uztaisījis ēst saviem kaimiņiem.
Say, hey, we cook some extra. Hei, Just mēs wanted uzcepām to kaut ko vairāk. just wanted to bless you with some fresh bread we just baked or some Vienkārši fresh gribējām cookies. We svētīt jūs just, ar svaigu maizi, kuru mēs tikko izcepām. okay. We've done a lot of that through the years. Mēs to esam darījuši ļoti daudz gadiem ejot cauri. When we hear the neighbor is sick or a neighbor has some physical problem, Kad we mēs will- dzirdam, kad kaimiņš ir slims vai kaimiņam ir kādas citas problēmas, we'll offer to bring them 1 or 2 meals. mēs piedāvājam viņiem atnest vienu vai divas ēdienreizes. Say, we know you don't feel well, you don't feel like cooking. We want to help you out and bless your family with a meal. Un mēs sakam, mēs zinām, kā tu jūties, ka tev iespējams nav spēks taisīt ēst, tāpēc mēs gribam tev palīdzēt un būt par svētību. And then we take the meal and it opens up conversation. Un tad mēs aizvedam šo ēdienu, un tas atver sarunas. And that generosity builds trust. Un šī devība attaisa, dod šo uzticību. Well, hey, this has been I think, excellent conversation. Šī ir bijusi ļoti ekscelenta, laba saruna. But I would encourage you after this to take a next step. Bet pēc šīs sarunas es gribu aicināt tevi ņemt nākamo soli. The next step being to talk more specifically as a group of leaders. Un šis specifiskais solis ir parunāt daudz specifiskāk kā līderu grupai. And to say, how does this best fit our context? Kā tas visvairāk iedarās mūsu kontekstā? Let's come up with 4 or 5 of the best ideas Nākam klajā ar 4-5 idejām, that fit the Latvian context. kas iedarās Latvijas kontekstā. So work together Strādājam kopā, to come up with some specific ideas, specific details. strādājam kopā pie specifiskām idejām un detaļām, that can help you actually start living with, again, greater hospitality, greater var intentionality. palīdzēt dzīvot ar tādu labāku viesmīlību un devību. So that these things just kind of become normal in your churches. Tas, ka tās lietas paliek normālas jūsu draudzēs, So all of your churches are known as high on hospitality. ka jūsu draudzes tiek zināmas kā viesmīlīgas draudzes. Okay. And maybe you can then be criticized in a good way for eating so often with tax collectors and sinners. Un varbūt jums ir jākļūst kritizētiem par to, ka jūs pārāk daudz ēdat ar grēciniekiem un muitniekiem. Okay. But work together, help each other get there. Bet strādājiet kopā, izvērtējiet kopā un ieraugat, kā jūs varat mainīt to vidi, kurā jūs esat. I will give some short information. So, ja kāds no jums grib spērt šo soli, un tas, kas man ir palīdzējis, ir regulāri zvani ar Todu, komunikācija ar Todu, un tas ir palīdzējis man mainīt kaut kur manu domāšanu. Es gribētu iespēju, man šīs sarunas laikā vienkārši nāca tāda iespēja, kad, hei, mēs varam uztaisīt, atvainojos, kārtējo WhatsApp grupu, un ik pa laikam varbūt tie, kas grib ievies šo misionālo domāšanu savā ikdienā, kad mēs varam vienkārši turēt viens otru pie atbildības, lūgt viens par otru, kopā padalīties ar dažādiem materiāliem un kopā padalīties ar to, kā tas strādā. Kas strādā un varbūt kas strādā labāk. Ja jūs to vēlaties, droši uzrakstiet man WhatsAppā. Jums lielākai daļai ir mans WhatsApps. Un vai kādam cilvēkam uzrakstiet, kurš jūs ieteica šeit būt. Un tas, kas man ir palīdzējis visvairāk mainīt manu domāšanu, un viņai vēl ir jāmainās ļoti daudz, bet tas ir tas, kad tie ir cilvēki, kas ir turējuši mani pie atbildības, cilvēki, kas ir kopā ar maniem gājuši. Jo mums ir tik viegli pavilkties uz to
es viņu saucu par tādu izklaidējošu pasākumu draudzi. Un īstenībā mēs kaut kur kā draudze, es to nebaidos teikt, mēs esam palikuši par pasākumu aģentūru. Mēs rīkojam pasākumus, un tas mūsu pasākums ir svētdienas dievkalpojums. Bet es ticu, ka Jēzus mums ir paredzējis kaut ko vairāk. Ka viņš grib, ka mēs ekipējam mūsu draudzes cilvēkus, ka mūsu draudzes cilvēki nav misionāri tikai reizi gadā aizbraucot kaut kur ārpus Latvijas, bet ka tie ir misionāri mūsu ikdienas dzīvē. Un paldies par šo zvanu, ka jūs pieslēdzāties. Es ticu, ka jūsu sirdis arī deg par to, ka jūs gribat kļūt par misionāriem tajās vietās, kur jūs esat. Un es aicināšu, kad mēs noslēdzam šo vakaru, un Tots varbūt var noslēgt šo ar lūkšanu. So, Todd, we'll finish, but you can finish it with the prayer. Love to. Father, thanks for my brothers and sisters in Latvia. Paldies tev par maniem brāļiem un māsām Latvijā. And I just pray that you would encourage them, Es lūdzu iedrošini viņus, remind them how much you love them, atgādini, cik ļoti tu viņus mīli, remind them that they are sons and daughters and part of your family. atgādini viņiem, ka viņi ir dēli un meitas un daļa no ģimenes. And I pray that that family identity also would really take root in their churches. Un es lūdzu, ka šī ģimenes identitāte var arī iesakņoties viņu draudzēs, That they'd love each other like family and communicate like family. ka viņi mīl viens otru kā ģimene un ka viņi komunicē kā ģimene, That they'd share and help each other like family. ka viņi dalās viens ar otru kā ģimene. And then I pray that those same things would become part of their relationships with many lost people. Un es lūdzu, ka tas arī paver iespēju veidot attiecības ar pazudušiem cilvēkiem. Generosity and hospitality Kad šī viesmīlība un devība, and grace žēlastība, and love. mīlestība, I pray that their churches would be able to es lūdzu, kad viņu draudzes var būt love more and more mīlēt people vairāk outside the church. ārpus draudzēm, That you would help them become friends of sinners. ka viņi var kļūt par grēcinieku draugiem That you would help them lead many to Jesus. un ka tu viņiem palīdzi vēst daudzus pie tevis, So- Kristu. Father, we all need your help to do this. Tēvs, mums ir vajadzīgs tavs spēks, lai mēs to izdarītu. Need your strength. Mums vajag tavu spēku. So I pray that for my brothers and sisters. Es to lūdzu par saviem brāļiem un māsām, Pray that you would protect them, ka tu sargā viņus, provide for them, ka tu parūpējies un gādā par Un lead. viņiem and lead them. un vadi viņus. And we pray these things in Jesus' name. Un mēs visu to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Todd. Thank you about your heart. Thank you for the possibility that we can be like this. And we're praying and hoping to see something change in Latvia. Yeah. So Keep going. Keep helping each other. thank you. So, and I told I will translate you something. I will call you in few minutes. Okay. Okay. Sounds great. Thanks. See you. Bye-bye. Ok, uz redzēšanos visiem un uz tikšanos, un lai Dievs jūs svētī.